Eiropas parlaments pieņem lēmumus, kas ir svarīgi visiem Eiropas un arī Latvijas iedzīvotājiem. Lēmumi, ko pieņem Briselē un Strasbūrā, ietekmē to, kā mēs dzīvosim. Eiropas Savienībā ir 27 dalību valstis, kuras Eiropas parlamentā pārstāv 720 deputāti. Starp tiem 9 ir no Latvijas. Vai mūsu balsis tiek sadzirdētas? Tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kurus ievēlam Eiropas parlamentā. Šis ir stāsts par latvieti, kuras balsī Eiropa ieklausās jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Es esmu dzimusi šeit, šajā vietā. Šī ir mana dzimtā iela. Te bija brīnišķīga vieta bērnībai, brīnišķīga vieta bērniem, kur spēlēties. Dzīvojām 3 paaudzes vienā nelielā istabā. Un tālāk aiz šīs istabas bija skolas bibliotēka. Tas bija ārkārtīgi labi, jo tā kā es iemācījos uzreiz lasīt, tad, kad atgriezās mans tēvs, tad 4 gadu vecumā es jau mācēju lasīt. Es izlasīju visu skolas bibliotēku gandrīz vai mājās sēžot. Neilgi pirms Ineses piedzimšanas tēvu Jāni apcietināja un izsūtīja uz Sibīriju uz 25 gadiem. No turienes viņš Inesē rakstīja vēstules un sūtīja zīmējumus. Pretī saņēma vēstules no sievas un meitiņas. Par laimi šie piespriestie 25 gadi ilga tikai 3,5 gadus. Šajā laikā mana mamma regulāri sūtīja papum bildes uz Sibīriju, un viņš izgatavoja fantastisku albumiņu pats saviem spēkiem no tā, kas bija kastītēs, kas bija paciņās, ko sūtīja uz Sibīriju. Es ļoti spilgti atceros to dienu, kad paps atgriezās mājās. Gaidījām visu dienu, kļuva jau tumšs, jau sabēdājāmies, varbūt nesagaidīsim nemaz šodien, bet tad pēkšņi durvīs parādījās gara auguma izskatīgs vīrietis, kuru gan es nekad nebiju redzējis, tikai bildītēs, bet es tomēr zināju, tas ir mans paps. Ineses vecāku un vecvecāku ģimenes bijušas ļoti muzikālas. Tēvs labi spēlējis akordionu. Savukārt Inese bērnībā vēlējusies iemācīties spēlēt klavieres. Tomēr vecāku algas skolā bija pārāk mazas, lai tās varētu atļauties. Mīļā vecā māte no mātes puses, Eda, pārdeva govi un nopirka mazmeitai klavieres. Viņas mīļākais gabals bija tautiskā polka. Un klavieres šobrīd ir ļoti noskaņojušās, tās jau ir ļoti vecas. Pie mums bija atnākuši ļoti labi klavieru speciālisti un teica, ka neko vairāk izdarīt nevar. Un skaņa, protams, nav tāda, ko varētu klausīties cilvēki ar absolūto dzirdi un mūziķi, bet par godu vecai mātei es nospēlēšu tomēr mazu fragmentiņu no viņas mīļākā skaņdarba, no šīs tautiskās polkas. Tālūk. Roberts arī pielika akcentu. Paldies, Robert. Skolas laikā Inese ne tikai bija teicamniece, bet arī nodarbojās ar basketbolu un klavierspēli Jelgavas mūzikas skolā. Beidzot skolu, Inesei pienācās zelta medaļa, bet tā kā viņa skolā nebija gribējusi stāties komjaunatnē un tēvs bija bijis izsūtīts, tad tā gāja secen. Padomu laiks, tas bija tāds laiks, ko es nekad mūžā negribētu atpakaļ. Ne pie kādiem apstākļiem. Tas bija drūms laiks, tas bija mūsu nācijai, latviešiem ļoti pazemojošs laiks. Un cilvēki bija tādi kopumā nabadzīgi un neko pasaulē arī neredzējuši, jo no ārpus jau no Padomju Savienības neviens gandrīz nevarēja tikt. Un tagad jau lielākā daļa cilvēku, to cilvēku, kas ļoti čakli strādā, ir, es gribētu teikt, uz zaļa zaru. Mēs neatšķiramies vairāk tādos lielos vilcienos no Eiropas Savienības. Vai jūs jūtat kaut kādu starpību, ka jūs satiekat jauniešus no Vācijas, Austrijas? Nē. Ineses karjeras izvēles iespējas bija plašas. Studēt ķīmiju, fiziku un matemātiku vai medicīnu, tomēr izvēle bija par labu ekonomikai. Uzreiz pēc studiju beigām viņa sāka strādāt par pasniedzēju.
Mans darbs ilgus gadus ir bijis saistīts ar Latvijas universitāti. Es tur biju profesora ekonomikas un vadības fakultātē. Un tas nozīmē, ka es saprotu, cik svarīga ir izglītība, un man arī patīk uzzināt jauniešu domas par to, kā viņi jūtās un ko viņi var ieteikt. Ineses Vaideres padziļinātās zināšanas un ekonomikas izpratne Latvijai pēc neatkarības atgūšanas bija ļoti nepieciešamas. Tomēr nonākšana politikā nebija viņas pašmērķis. Es vēlējos turpināt darbu ar studentiem, tomēr manus rakstus un viedokļus bija pamanījuši tie, kas vēlējās iet politikā. Mani aicināja arī sarakstos, es negribēju, tomēr beigās es kļuvu par ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru, un tā ceļš politikā sākās. Inese Vaidere, bijusi Latvijas Republikas vides ministre, bija ievēlēta 8. Saeimā, kurā arī vadīja ārlietu komisiju. Viņa ir bijusi Rīgas pilsētas vicemēre, tāpat arī valsts prezidentes un ministru prezidenta padomniece. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijai bija jāievēl savi pārstāvji Eiropas parlamentā. Ineses pārstāvētās partijas vadība uzstāja, ka viņai ir jābūt vēlēšanu sarakstā un jākandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās. Man bija pilnīgi skaidrs, ka to es negribu, ka es gribu palikt dzīvot Latvijā, strādāt Latvijā. Un tad es teicu, nē, tomēr ielieciet man tādā vietā, kur es zinu, ka man noteikti neievēlēs. Vēlēšanu laikā Inese, kā Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas priekšsēdētāja, bija ANO sanāksmē Ņujorkā. Uz vakarpusi sāka pienākt apsveikumi. Un es atbildu, ar ko, un man saka, tu esi ievēlēta Eiropas parlamentā. Tas bija tiešām tāds pārsteigums, un es uzreiz arī sazinājos ar vīru. Es saku, ko darīt, jo es zināju, ka, ja es atsakos no šī mandāta, es zaudēju arī iepriekšējos, bet tajā laikā jau es no politikas prom galīgi iet negribēju, un pēc tādas neilgas svārstīšanās es arī piekritu, un tā sākās mans ceļš Eiropas parlamentā. Kopš ievēlēšanas 2004. gadā Inese Vaidere nepārtraukti, jau 5 sasaukumus aizstāv Latvijas intereses Eiropas parlamentā. Šī darba veikšanai nozīmīga loma ir arī ģimenei. Ģimenes atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, jo politika nav vienkārša lieta. Mani ļoti allaži ir atbalstījis mans vīrs. Arī jauno cilvēku domas man ir ļoti svarīgas, jo viņi ļoti precīzi norāda uz visu to, ko vajadzētu darīt. Ineses darbu efektīvu padara arī valodu zināšanas. Viņa spēja komunicēt 6 valodās. Kaut gan lielākoties sarunas notiek angļu valodā, tomēr ar Eiropas parlamenta lielāko Vācijas delegāciju viņa spēja brīvi sarunāties arī vācu valodā. Vācu valodas zināšanas ir ļoti, ļoti svarīgas. Vācieši lielākā delegācija, viņi visi, protams, runā, vismaz lielākā daļa runā angļu valodā, bet, ja to viņiem runā viņa dzimtajā valodā, vācu valoda, tad tu esi savējies, un tad daudz vieglāk ir pārliecināt par dažādām lietām. Sev uzticēto mandātu Inese uztver kā misiju, ko pierāda arī viņas darbu rezultāti. Tieši pateicoties viņai, Eiropas Savienības līmenī tika panākts, ka austrumeiropieši vairs netiks diskriminēti ar atšķirīgu preču kvalitāti. Latvijā nopērkamo produktu kvalitātei ir jābūt tādai pašai kā precēm Rietumeiropā. Inese kopā ar kolēģiem no daudzgadu budžeta Latvijai savulaik ir panākusi 10 miljardus eiro. No Eiropas Savienības atveseļošanās fonda ir izcīnīti te 2 miljardi eiro, lai mazinātu Latvijas budžeta slogu. Tāpat ir novērsti arī ierobežojumi koksnes izmantošanā, ir panākts lielāks atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ir atrasts risinājums, kā atņemt balsstiesības Ungārijai, kas regulāri darbojas pret kopējām Eiropas Savienības interesēm, nākotnē paredzot atņemt tai arī veto tiesības. Vai nebūs tā, ka Ungārija pat uzliks veto tiesību, lai viņai neatņemtu balsstiesības? To nevar izdarīt Ungārija, jo procedūra ir pietiekami arī sarežģīta, tāpēc es nesaku, ka tas būs viegls un ātrs ceļš. Jau kopš sava darba sākuma Inese Vaidere Eiropas parlamentā ir nenogurstoši stāstījusi par PSRS pastrādātajiem noziegumiem. Kopā ar 4 citu valstu deputātiem viņa panāca, ka Eiropas parlaments pieņēma lēmumu 23. augustu atzīt par staļinisma un nacisma upuru kopīgu piemiņas dienu. Tomēr PSRS mantiniece Krievija turpina pastrādāt noziegumus pret cilvēci. Inese ļoti stingri iestājās pret Krievijas izvērsto agresiju. Par savu aktīvo darbu viņa ir saņēmusi Gruzijas Svētās karalienes Tamāras ordeni, kā arī Ukrainas prezidenta ordeni. Viņa ne tikai cīnās par atbalstu Ukrainai, bet arī pati ir aktīva ziedotāja.
Nedrīkst būt nekādu šaubu, ka mums jāatbalsta Ukraina līdz uzvarai un arī pēc tās, lai Ukrainas valsti pilnībā atjaunotu. Krievijai, agresoru valstī, ir pašai jāmaksā par nodarītajiem postījumiem. Pirms vairāk nekā gada izstrādāju pilotprojektu, kā konfiscēt Kremļa darboņu un oligarhu īpašumus Ukraiņu atbalstam. Eiropas komisija strādā, bet es vēlos ātrāk redzēt tās darba rezultātus, nebaidoties arī no drosmīgiem risinājumiem. Ineses cīnītājas raksturs ir palīdzējis Latvijai grūtos brīžos. Tā piemēram 2017. gadā, kad Latgali skāra plūdi, viņa ar savu aktīvo darbu no Eiropas Savienības solidaritātes fonda Latvijai panāca 17,7 miljonus eiro plūdu seku likvidēšanai. Kā sava darba prioritātes, Inese Vaidere redz drošību, aktīvāku virzīšanos uz modernu ekonomiku, tostarp videi draudzīgā veidā, iepakojumu samazināšanu, ēku renovācijas, pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī vēl lielāku atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Man liekas, ka tieši mazie un vidēji uzņēmumi būs tie, kas attīstīs ekonomiku Eiropas Savienībā. Kas traucē? Traucē pārlieku lielā birokrātija. Un es kādreiz mēdzu teikt tā, ja vispār kaut kas kaut kad varētu iznīcināt Eiropas Savienību, tad tā būs pārmērīgā birokrātija. Mēs strādājam pie tā, lai šo birokrātiju mazinātu, lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu arī iespējas vieglāk tikt pie finansējuma, arī pie fonda atbalsta. Darbs Eiropas parlamentā ir saistīts ar regulāru ceļošanu. Nedēļā tie ir vismaz 2 lidojumi, turp atpakaļ no Rīgas uz Briseli vai Strasbūru. Bet saspringtākā nedēļā tie var būt pat 8 pārlidojumi. Lai to apvienotu ar dinamisko darbu parlamentā, ir vajadzīgs ne tikai āss prāts, bet jābūt arī fiziski spēcīgai. Tāpēc Inese savu izturību veicina gan ar regulārām sportiskām aktivitātēm, gan savā brīvajā laikā izvēlas veikt fiziskus darbus, arī kopt savu dārzu un peldēt visu cauru gadu. Fiziskās aktivitātes manā darbā ir ārkārtīgi svarīgas, jo patiešām dažkārt iznāk strādāt no 9 rītā līdz 12 naktī, es nepārspīlēju, un iznāk pat tā, ka nav iespējas iziet laukā, jo darba ir ārkārtīgi daudz, un tad es vienmēr izmantoju iespēju no rīta izskriet, izvingroties, tad, protams, cilvēkam ir daudz vieglāk darīt darbu, būt ražīgam. Inese Vaidere vienlīdz labi spēja atrast kopīgu valodu gan ar cilvēkiem Eiropas institūcijās, gan arī Latvijas laukos. Reiz pie Ineses bija atnākuši kaimiņi, kuri sūdzējās, ka viņiem ir pieprasīts turpmāk govis dzirdīt ar dzeramo ūdeni, un tāpēc ir jāveic dziļurbums. Es, protams, teicu, ka tā tas nevar būt, jo govs ir tomēr dzīvnieks, kurš padzerās no peļķes, padzerās no upes, no avota, no dīķa, un tas ir normāli govs imūnsistēmā, bet ja viņi pēkšņi dzirdīs tikai ar dzeramo ūdeni, tad tas šo imūnsistēmu sagraus, un patiešām es uzrakstīju vēstuli toreizējam zemkopības ministram ar lūgumu paskaidrot, vai patiešām tāda ir Eiropas prasība, kā tas tiek pasniegts mūsu zemniekiem. Un ļoti ātri es saņēmu atbildi, ka nē, ka ir acīm redzot radies pārpratums, ka normatīvie akti ir koriģēti un ka govis ir jādzirda no pārbaudītiem ūdens avotiem. Daba, tās aizsardzība un sakopšana Inesei ir īpaši nozīmīga. To pierāda arī jau vairāk nekā 12 gadus rīkotās jūras krasta sakopšanas talkas. Ieguldītais darbs arī nes augļus, jo Kaltenes un Rojas pludmales ir atzītas par tīrākajām pludmalēm visā Latvijā. Darbs Eiropas parlamentā nozīmē katru mēnesi 3 nedēļas strādāt Briselē, bet 1 Strasbūrā. Ja nav jādodas darba braucienos uz citām valstīm, tad Inese katru nedēļas nogali ir Latvijā, lai tiktos ar iedzīvotājiem un stāstītu par savu darbu Eiropas parlamentā. Es vienmēr atgriežos no Briseles, no darba, no sēdēm Latvijā, un lielākoties nedēļas nogali es pavadu Latvijā. Tās ir manas mājas. Inese ne tikai dodas vizītēs pie Latvijas iedzīvotājiem, bet arī organizē izzinošas ekskursijas uz Briseli, kurās aicina dažādu vecumu, nozaru un profesiju pārstāvjus no visas Latvijas, lai klātienē parādītu un pastāstītu par to, kā notiek darbs Eiropas parlamentā.
Latvijas deputātiem pirmkārt jābūt pamanāmiem, aktīvi jādarbojas un viņiem jābūt dzirdamiem. Nevien Latvijā, bet, protams, pašā parlamentā. Un šīs te funkcijas Inese lieliski izpilda, strādājot pie dažādiem projektiem, rūpējoties gan par Eiropas kopējo nākotni, gan arī domājot par to, lai Latvijai būtu labums un lai Latvija tātad arī iegūtu no šīm te Eiropas parlamentā pieņemtajām normām. Inese Vaidere ir gudra, erudīta, tiešām atraktīva sieviete. Interesanta. Ar viņu vienmēr ir interesanti sarunāties. Un, manuprāt, neapšaubāmi uz mūsu politiķu kopējā fona ļoti spilgta personība. Ar Ineses atbalstu ir izdotas vairākas grāmatas, kuru saturs ir ieguvis ne tikai vēsturisku, bet arī dokumentāru nozīmi. Tāpat ir tapusi arī grāmata par pašu Inesi ar nosaukumu Misija Latvijai. Epizodes. Sirsnīgā pasākumā šī grāmata kā dāvinājums nonāca arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas tautas grāmatu plauktā. Jāpiezīmē, ka visas Ineses Vaideres izdotās grāmatas ir dāvinātas un pieejamas bibliotēkās visā Latvijā. Lai atbalstītu Latvijas kultūras nozari, Inese Eiropas parlamentā popularizē Latvijas kultūru un iepazīstina ar tās pamatvērtībām. Viņa organizē latviešu filmu kinoseansus, izstādes un skaidro Latvijas vēstures līkločus Eiropas kolēģiem. Ineses darbs Eiropas parlamentā jau 5. sasaukumu pēc kārtas ir ļāvis nostiprināt ciešas saiknes ar citu valstu politiskajiem līderiem, kas veicina to, ka Latvijas balsi dzird un tajā ieklausās. Inese Vaidere is a colleague for whom I have great esteem. She is a hard-working person and she works with charm. And this is very convincing. And she is doing a good job for Latvia, and I like it very much what she is doing. We are good colleagues and good friends. She does not have at all the arrogance of some MEPs with many mandates on their shoulders. On the contrary, she always had a very charming approach. I think that is totally important for a politician because we must always do the best to be close to the people, to be totally open, to have an attitude that they will try to connect people, connect persons. This is one of the most important part of the job, especially this parliament that is built on negotiations, and I think that she really has all these skills and qualities. Inese ir viena no retajām politiķēm, kura Eiropas parlamentā var izmantot savu iepriekšējo darba pieredzi gan Rīgas pašvaldībā, gan valdībā, gan Saeimā. Viņas panākumu atslēga ir neatlaidība un profesionalitāte. 4 Eiropas parlamenta sasaukumos uzkrātā unikālā pieredze un ciešā sadarbība ar ārvalstu kolēģiem ļauj efektīvi aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas parlamentā. Var droši teikt, Inese Vaidere godam pārstāv Latviju Eiropā.